Tā, puiši meitenes, tikko paskatījos prieka vēsts kaut kādu īso video, kur būšot Jēzus marš. Un zēnu meitenes, un redziet, kas ir pa lietu. Sātans ir antikrists, un antikrists ir sātans. Un raksti mums saka, ka pēdējos laikos, ka nāks antikrists, viņš visus apvienos zem vienas ticības, viņš visus pateiks, ei zēni, nu come on, nu ko jūs tur, nu ko tur katoļi pa savām, tur savām Marijām un tas, un baptistiģi tur šitā, un ko jūs tur vasarasvētki, un ko jūs tur arī šitie visi tur mormoņi, un davai paņemsim jehoviešus, un taču visi tomēr kaut kādu dievu, un tā, un šitā, un viens dievs, un radījis, un tēvs, un tā. Un tikko par kaut kādu Jēzus maršu, mīļie cilvēki, jūs iedomājaties, visi šitie te, ko es tikko apskatījos, kas taisās nākt kopā un iet kaut kur maršēt par Rīgu, tas ir arī plus katoļi, ja? Tad redziet starpkonfesionāls. Un ja mēs lasām Bībeli, tad mēs saprotam, ka tās ir sātana velna lamatas. Velna un sātana lamatas. Jo skatieties, tā arī ir, kā Krievs saka, predķeča. Vot šitā ir predķeča, priekštecis antikristam. Jo antikrists izlaidis, kā Bībeles laikos, jau apustuļu laikos bija teikts, Jēzus laikā, ja, kad ir antikrista gari, daudzi antikrista gari jau ir pasaulē. Un šobrīd iedomājieties, tas viss arī ir, tas viss lēnām arī ir šis antikrista gara, klusais, lēnais darbs. Ja cilvēki to nesaprot un neatpazīst, tad es jums pasaku, es uzreiz to atpazinu. Jo iedomājieties, Talbergs izdzina ārā no studijas katoļus, ja? Nu pieņemsim, un tajā pašā studijā, kur Talbergs izdzina katoļus, tajā pat studijā, tos, kuri laulā gejus un lesbietes, ja? Jo katoļi pieņēma, ratificēja visu, izdarīja visu, jo pasaules katoļi, tā skaitā Latvijas, ir geju un lesbiešu draugi, un oficiāli reģistrē un drīkst un grib un viss notiek. Tad redzējāt, visādas draudzes Latvijā tiek apvienotas, jeb apvienojās kopā ar šiem dieva ienaidniekiem. Tā kā, mīļie cilvēki, es nezinu, es brīnos, un tāpēc jau ir man tik daudz video par lūkšanu tīklu, jo tas arī tajā būs iesaistīts, es tikko redzēju, un Bauskas kāda tur jaunā dzīve, un prieka vēsts, un viss. Tā kā, puiši un meitenes, sātana triumfs Latvijā lēnām, bet iegriež savu, kā es saku, mahoviku, un viena no šīm izpausmēm būs šī, jo ja ticīgie var iet kopā ar sātana dzimumu katoļiem vienā šai gājienā, un šie visi gleškes, kā es teicu, taču viņi visi ir apstulbināti, es brīnos, par kādu svēto garu viņi runā. Viņi var runāt par kondolīnī garu. Par visām šitām bubināšanām, par visām šīm mēlēm, ko sātanas ir iedevis. Tāpēc, mīļie cilvēki, atvēriet acis, es esmu tik priecīgs par to, kad es tiešām sātanas nav mani pievīlis, un kad es vēl staigāju uz šīs zemes un varu runāt un stāstīt un teikt, un kad es saredzu, vienalga man ir garu atpazīšanas dāvana vai kāda dāvana, bet, mīļie cilvēki, labi, ka es neļauju sātanam sevi apmānīt, pievilt, kā šie visi, kas tagad maršēs kopā, es saku, ar dieva ienaidniekiem, ar katoļiem, es, kad to ieraudzīju, es pilnīgi biju šokā. Taču Talbergs izdzina ārā. Tāpat laikā šajā studijā iet pie viņa visi šie gleškes un kādi tur iet, es nezinu, kuri vēl piedalīšies, tur Jencīts, tie taču visi viņu konfesiju kaut kādi iet pie Talberga uz studiju. Tad iedomājieties, Talbergs izdzina ārā daļu piderasiem šitiem visiem atbalstītājiem katoļus, un tie savā Rīgas gājienā katoļus paņem. Nu tad, mīļie apriģiļiķes, jūs esiet ar sātanu vai kā?